Nu, Māri, kāds man, kā berģiniekam, labums par to, ka es vēlēšu par tevi? Ko tu man uzlabosi dzīvi šeit Berģos? Es esmu vēlētājs, iedzīvotājs Berģos. Jā, mēs šodien tikāmies ar Berģu cilvēku. Skaidrs viens, ka Rīgā ir ļoti garš žirafas kakls. Lai saprastu, kas notiek, kad notiek, ir ļoti grūti. Cilvēkiem komunikācija pašvaldību ir tāds žirafas kakls. Tad ir jāsakārto, lai viss, ko dara pašvaldība, ir caurspīdīgi. Vai, ja cilvēki grib vērsties par kaut kādu nebūšanu, nezinu, bēdrī, gaismā un tam līdzīgi, ka viņš var kaut vai elektroniski noziņot. Viņš ir uzķērs domu. Pilnīgā nopietnībā šāds apkārtnes kā Berģi jūtās apdalīti, un tiešām mēs ilgi esam gribējuši amputēties no Rīgas un pievienoties Garkalnēm, jo mēs redzam, ka pāri ielai notiek viss. Ir cēliņi, ir rūpējās, ir apčubina, ar Rīgu nekad nekomunicē. Tas ir pirmais, jāsāk ir komunikācija. Jāsāk ir ar komunikāciju un ar birokrātiju. Un vispār ir jāpadara caurspīdīgāks viss, ko Rīga dara. Šobrīd to nevar saprast.